Čau! Man liels prieks atkal būt jūsu ekrānos. Un šodien es atkal vēlos pieķerties nesen jau iesāktai diskusijai par tematu, kā gudri iepirkties. Kur un kā iepirkties izdevīgāk. Un šis video šodien top pateicoties vienai riktīgi foršai internetu platformai, kas tikai nesen ir ienākusi Latvijas tirgu. Un tā ir bonusvei.lv, kas man parādīja un iepazīstināja, kā tad šobrīd cilvēki moderni iepērkās un iepērkoties vienlaicīgi arī ietaupa. Un man šī ideja reāli aizķēra, un tāpēc es vēlos padalīties ar šo jaunu atklājumu. Īsi par pašu platformu, kas tad bonusvei.lv ir. Tā ir iepirkšanās lapa, caur kuru jūs iepērkaties savos mīļākajos internetu veikalos. Pārstāvēto veikalu saraksts tiešām ir plašs, un kas priecē, ka ir pārstāvēti ne tikai populāri ārzemju veikali, bet arī Latvijas veikali. Bet tā pievienotā vērtība ir tajā, ka jūs atgūstat daļu no iztērētās naudas. Tieši tāpēc arī sēžu priekšā ar savu datoru. Es jums arī visu varētu tuvāk parādīt un pastāstīt. Tātad šī ir bonusvei sākumlapa. Šeit ir uzskaitīti jau populārākie veikali, ar kuriem jūs varat iepazīties, bet es paskrolēšu zemāk, jo man interesē parādīt jums, kā tad izpaužās tie bonusi. Nu, lūk, te ir uzskaitījums ar veikaliem, un katram veikalam ir klāta tāda procenta likme, un tas tad ir tas bonus, ko jūs atgūstat atpakaļ no iztērētā. Parādīšu, kāds izskatās mans konts. Es logojos ar Facebook, jo man tā ir ērtāk. Lūk, ir arī mana profila informācija. Te var redzēt, ka es jau esmu uzkrājusi 9,72 eiro. Un šeit zemāk var redzēt tādu kā vēsturi iepirkumu. Un es šo summu esmu nopelnījusi iepērkoties Bebī centrā. Pālam pirkām autosēdeklīti. Bet, lai parādītu tiešām, cik vienkārši ir iepirkties, tūlīt nodemonstrēšu, jo mums kā reizi ir jānobuko viena viesnīca, kuru es bukošu caur bookingu. Un vēl ļoti svarīga lieta, nianse, te, kad jūs šo programmu lietojat, iesaku jums nolādēt paplašinājumu, vai kā viņi sauc, bet jūs noteikti atradīsiet, jums izpeldēs kā atgādinājuma lodziņš. Tas ir tīri, lai būtu droši, ka tiešām jūs iepērkaties un kā bonusi jums uzkrāsies. Tātad spiežas booking.com, te atverās atkal informācija, cik es tātad nopelnīšu. Un, nu lūk, atverās booking.com mājaslapa, oriģināla, nekas nav izmainīts. Un šeit aizpildu vajadzīgos laukus. Annas hotels, kas atrodas tepat Latvijā, jo mēs vēlamies tā īpašāk nosvinēt Pāla pirmo dzimšanas dienu. Bet svarīgi info, te, kad jūs veicat rezervēšanu vai te, kad jūs, piemēram, iepērkaties, jūs netiksiet novirzīti atpakaļ uz bonusvei lapu. Tāpēc tas tā varbūt var nedaudz samulsināt, bet ja jums ir nolādēts šis te paplašinājums, nav par ko uztraukties, bonus jūsu kontā pēc kāda neilga laika ieripos. Cik es biju priecīga, ka bonusvei pārstāv arī Asasu. Asus man ir mīļākais internetu veikals, kurā es pērku apģērbu, aksesuārus. Skapju satura ziņā, man liekas, drēbes, kas pirktas Asusā, aizņem vairāk nekā pusi. Mēs īstenībā varētu pazvanīt Karolīnai un uzdot šo jautājumu, lai jūs tiešām pārliecināties manu apsēstību ar Asusu. Un tie, kas nezina, kas ir Karolīna, Karolīna ir mana māsa. Mēs iepriekš filmējam. Čau! Čau! Ko dari? Tagad neko. Klausies, tev jāatbild nedomājot ātri. Kas ir mans mīļākais veikals, kurus parasti iepērkos? Asus. Labi, paldies, čau! Tā kā tā. Karolīna apstiprināja, bet es iepērkos gudri, jo es iepērkos atlaižu laikā. Un, ja vēl pie šīm te visām atlaidēm es varu vēl dabūt atpakaļ naudu. Ding, 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 ding. Es ceru, ka es esmu ieintriģējusi arī jūs, jo ieiet, papētat lapu, viņa ir ļoti vienkārši saprotama, kā teikt, user-friendly un video
aprakstu kastītē es būšu ielikusi arī linku, ar kuru noteikti logojieties, jo tā jūs saņemsiet 5 eiro atlaidi. Atgādinu, un ja jums ir arī ieteikumi, atklājumi, kur un kā iepirkties izdevīgāk, kurš tiešām pateicīgi rakstīsiet komentāros. Produktīvu iepirkšanos un tiekamies jau nākamajā video. Atā!